Pēc 2008. gada lielās krīzes Latvijā ievērojami pieauga bezpajumtnieku skaits. No 2009. līdz 2017. gadam bezpajumtnieku skaits strauji pieauga un reģistrētas tika 6877 personas. Lielākā daļa no tiem ir Rīgā, taču ietekmi izjūt arī mazākās pilsētās, piemēram, Jēkabpils. Visneaizsargātākie pret nabadzību ir vecāka gadagājuma cilvēki, īpaši pensionāri un lauku apvidu iedzīvotāji, īpaši Latgales austrumu reģionā, kas robežojas ar Krieviju. Situācija pasliktinājās Covid-19 pandēmijas laikā, jo daudz zemu atalgoti darbinieki tādās nozarēs kā viesmīlība un arī ēnu ekonomikā strādājoši saņēma minimālu finansiālu atbalstu. Vai ir kaut kādi veiksmes stāsti vai kaut kādi tādi atmiņā paliekoši momenti, pozitīvie momenti no šejienes, no cilvēkiem, kas šeit bijuši? Ir, protams, ir, bet ļoti reti. Viņam ceļš ir, saprotiet, slimības, ja viņam nepārtrauks cert. Viņam ir slimības, liesa, viss, kas viņam notiek, onkoloģija ir. Ja viņš pats negribēs mainīt savu dzīvi, nekā nevar darīt. Nekā. Jā, ir bieži cilvēki, kuri bija man daudz no ieslodzījumiem, bet viens otrs dzīvo tagad normāli, bet ciemos brauc arī vienalga. Viens otrs apprecējas, atnāk ar bildēm, kāzu bildes rāda, bērni piedzimst arī atnāk. Ar puķiem, konfliktiem, tā kā pateicību, ka viņam paveicās dzīvē. Bet tas ļoti maz. Vairāk uz kāpiem aiziet uz pansionātu, pēc ka viņam tiešām pa ziemu slikts, viņa nesaudzē sevi, viņš ieraušņā brītī, viņš netiek iekšā, vai viņš nokrīt kaut kur, vai viņš pārnakšņo tur, kur nav apkures, ir tādas mājiņas viņam, apsalodē kājas, amputācija notiek. Manējie puiši diezgan daudz pansionātā aizgāja. Vai ar galviņu nav kārtībā, uz Daugavpilī, vai narkotikas lietoja, īpaši tagad pēdējie gadi parādījās narkomāni pie mums. Kaut kā karojām ar viņiem, kā karojām. Valentīns, jūs esat, cik jūs šeit sen esat? Cik jūs? 17. gada. 17. gada jūs te dzīvojat, tad sanāk jau 7 gadi, Kur jūs pirms tam dzīvojāt? Austrijas. Kas notika, kāpēc nevarēja vairs tur palikt? Tēvs pirmais nomira mamma. Pēc 7 mēnešiem parādīties. Un pats jūs pirms tam arī kaut kur strādājat, vai arī tagad strādājat? Grupa. Kas jums kaiš? Kāja īsāk, mašīnu uzbrauc visu. Kājai kas? Mašīnu uzbrauc visu un kāja. Kāja īsāk pa 2 centimetri. Ir grūti atrast darbu, ja nevar, teiksim, nostaigāt. Kā vispār šeit, 7 gadi jau diezgan ilgs laiks, kā jums te patīk vai nepatīk? Patīk. Kas tieši patīk? Ir ko aprunāties visu kā. Tad nāk viens vakarā aprunā, ko viņš darīja, ko es darīju par vienu un tā.